Celtnieks vēl spēlē komandai palikusi pēdējā spēle šajā gadā. Jāizbrauc uz Minsku un droši vien jāizcīna uzvaru. Esam gatavi? Nu, uz šodien mums ir traumēts Kurmēns, kurš nebrauks līdzi. Cerams, ka parādīs savu spēli Emīls, Artūrs. Diemžēl nevarēs palīdzēt darba dēļ ciematnieks Gunts. Toms Lielais mums spēlē izlasē pie U18. Tā kā nebūs, protams, viegli, bet es ceru, ka mēs varam vinnēt, ja parādīsim savu spēli un nepieļausim pārāk daudz kļūdas. Aizdītība principā pirmā sezonas puse, vai var teikt, ka Celtniekam šī sezonas puse ir bijusi veiksmīga? Uz šodien varētu pateikt tā, ka mūsu komandai ir savs spēles stils, kurš ir izveidots pēdējos 2-3 mēnešos, kad katrs zina, kur viņam jābūt, un tāpēc arī tā spēle iznāk. Un ja mēs darām to bez steigas, tad arī tā spēle ir skatām un baudām. Arī pašiem spēlētājiem, protams. Kāds gal galā ir mūsu mērķis Baltijas līgā? Kura vieta būtu tā, kas apmierinātu? Ir tā, ka uz šodienu ir tur pirmās 3 komandas, Ska, Polva, Koks, kuriem ir diezgan stabils punktu krājums. Bet uz pēdējo 4. vietu pretendē īstenībā 4 komandas. Mēs, Kehra, Dragunas un Meškov. Ar visiem mēs ar viņiem spēlējām, Kehru vinnējām, ar Dragunas tikai dēļ saviem nerealizētajiem metieniem no 6 metriem. Mēs nenospēlējam varbūt neizšķirt. Ar Meškovu mēs spēlējam no autobusa, tā kā ar visiem viņiem mēs varam cīnīties par to. Ja mēs viņus vinnēsim, tad es domāju, mēs būsim 4. Tad jau Viķas būtu jāņem punkti svētdien. Protams, obligāti, jā, mēs tāpēc braucam laicīgi, mēs izbraucam rīt, lai tur pārnakšņot, lai būtu svaigiem, varētu spēlēt nevis no autobusa, bet normāla spēle. Tā kā, protams, mēs braucam pēc 2 punktiem. Bet, kā saka, daži cilvēki bumba ir apaļi.